Latvija pa visu pasauli ir kļuvusi slavena ar saviem fantastiskajiem hokeja līdzjutējiem, bet ja jūs domājat, ka ar ledus hokeju viss arī beidzas, jums nebūtu nav taisnība. Vai zinājāt, kas ir inline hokejs? Ja nē, mēs šodien jums to pastāstīsim, jo ciemos studijā pie mums ir Latvijas Inline Hokeja federācijas pārstāve Inete Jansone. Inete, varbūt pāris vārdos mūsu skatītājiem, kas ir inline hokejs? Inline hokejs principā ir komandas sporta spēle, ļoti līdzīga parastajam ledus hokejam. Vienīgā tāda lielā atšķirība ir skrituveslīdes. Slidu vietā ir skrituveslīdes. Bet šīs skrituveslīdes ir speciāli piemērotas hokejam, tādējādi, ka viņām ir īpaši novietot ritentiņi dažāda izmēra, lai ar viņām varētu labāk manevrēt un darīt to pašu, ko ar parastajām ledus slidām. Cik mums ir zināms, tad jūsu federācija tagad tuvākajā laikā rīko kādu grandiozu pasākumu. Gribētos noteikti dzirdēt par to vairāk. Jā, tātad šis pasākums ir saistīts ar skrituves lidošanas visādiem veidiem. Tā sakot, tādas milzu roller sporta spēles. Šajā pasākumā tātad būs tāda sporta veidi, kā jau pieminētais inline hokejs, tad būs ātruma skrituves lidošana, skrituveslīdošana freestēlā, skateboards un roller slēpošana. Tās visas būs starptautiskās sacensības, kur var piedalīties visi Rīgas sportisti, ārzemju sportisti un arī, protams, aicinām visus piedalīties no Latvijas. Un vēl šī pasākumā būs ļoti daudz padomāts par bērniem, jauniešiem, ģimenēm un veciem ļaudīm un invalīdiem. Jo šeit būs vairākas, piemēram, tiem pašiem ratiņu invalīdiem divu veidu sacensības. Tas būs tātad ātrumbrauciens un orientēšanās ar ratiņiem mežparkā. Ja? Tad būs tāda speciāla disciplīna jaunajām māmiņām rati ripo Rīgā. Tur vairākās tādās vecuma grupās. Vecuma grupas tiek noteikts pēc bērna. Būs sacensības tātad vienkārši māmiņām ar ratiņiem, kuras varēs pasteigt solī, meklēt kontrolu punktus un piedalīties arī šajā sacensībās ripojot ar ratiem. Un ekstrēmajām māmiņām tātad ar ratiem un ar skrituveslidām. Tas jau ir tāds tā kā augstākais līmenis. Ja. Tad pavisam mazajiem mums būs 3-riteņu un 4-riteņu sacensības. Tas tā kā mēs vairāk orientējamies ar bērniem no 2 līdz 6 gadiņiem, tādiem pavisam mazajiem, jo tie lielākie tie jau var braukt ar skrituveslidām un piedalīties citur. Tad vēl būs interesants priekš bērniem tāda lieta kā fingerboards. Tikko Rīgā norisinājās tāds liels pasākums kā Nordea maratons, un pirms šī pasākuma organizētāji bija parūpējušies par dalībnieku sagatavošanu. Vai arī jūs par to esat padomājuši? Jā, mums arī jau šobrīd aktīvi notiek treniņi gan ātrumskrituves lidošanā, gan inline hokejā, gan tāpat ir skateboardā un freestyle slalomā. Vairāk vai mazāk tās dienas un laikus, kuros tas viss notiek, varat apskatīties mūsu mājaslapā riporīga.lv. Tur ir tātad arī sīkāka informācija par to, kādi treneri ar to nodarbojās un kam ir jābūt līdzi un kurās dienās un cikos tas notiek. Kā radās vispār ideja par šādu pasākumu, kurā varētu iekļaut visu, kas Rīgā ripo? Tātad satikās jauni un sportiski cilvēki, apsēdās, parunāja un saprata, ka šāda veida pasākums nekad ne Latvijā, ne Baltijā nav bijis un ka tā ir reāli tukša niša, kurā mēs varam uztaisīt sporta spēles, kas ir paredzēts tiem cilvēkiem, kuriem patīk vasarā braukt ar skrituveslidām, skrituņdēļiem, un citādāk atpūsties svaigā gaisā un pie dabas. Un tādējādi tad viss tā arī radās. Un liels paldies mūsu atbalstītājiem Rīgas domei un Latvijas dzelzceļa infrastruktūrām, kuri mums piekrita nākt kā partneri šajā projektā, jo bez viņiem mēs to nebūtu izdarījuši. Vienīgais, kas mums atlicis noskaidrot, kad, kur un cikos. Pasākums notiks Rīgā, mežparkā, 19. jūnijā no 10:00 līdz aptuveni 8:00. Un sīkāka informācija par visiem interesējošiem jautājumiem jūs varat apstīties mūsu mājaslapā riporīga.lv. Un tad ir mums no Ripo Rīgas tāda neliela dāvaniņa, krūzīte ar mūsu logo, ar ko jūs varēsiet turpmāk dzert savās mājās rīta kafiju. Jā, paldies par skaisto suvenīru. Tagad arī mēs riposim.